Man līdzi ir 3 grāmatas, un tās visas vieno vārds emocijas, un arī vārdi apzinātība un empātija. Tās visas ir grāmatas bērniem un jauniešiem. Katrai ir tāda īpaša vieta manā sirdī. Šī pirmā grāmata, tepat kaimiņos dzīvo meitene, stāsta par tādu neparastu meiteni kaimiņos, kura ir citāda. Un šī grāmata mums visiem aicina atcerēties par līdzjūtību, empātiju, iejūtību. Julian Haizivs, šī ir grāmata lielākiem bērniem un jauniešiem un arī pieaugušiem. Tā stāsta par vienu neparastu vasaru Džulijas dzīvē, kurā viņa satiek mītisko haizivi, Grenlandes haizivi, kura ir 100 gadu veca. Un tā stāsta arī par viņas attiecībām ar māti. Man šī grāmata ir īpaša, jo man ļoti patīk grāmatas, kas veltītas jūrai, kas veltītas meitas un mātes attiecībām. Un vēl īpaši tā ir tādēļ, ka man ir bijusi iespēja satikt grāmatas autoru Jāņa Baltvilka balvas pasākumā un parunāt gan par šo grāmatu, gan par grāmatu lasīšanu un rakstīšanu vispār. Visbeidzot, pēdējā grāmata ir manas pašas rakstītā. Kā gan es to varu nepieminēt? Teikt, ka viņi mani saraudināja, ir varbūt ne tik daudz pats stāsts, bet tieši tā iespēja uzrunāt cilvēkus un arī iegūt atzinību un balvu Latvijas literatūras vidē. Un šī grāmata ir kaut arī veltīta maniem bērniem, bet patiesībā tā ir veltīta man pašai, jo tieši man ir ļoti grūti atcerēties ikdienā, ka dzīvē reizēm viss aiziet šķērsām. Katru dienu kaut kas var aiziet šķērsām, un tad ir tik svarīgi spēt paskatīties no malas, iegūt to perspektīvu, izprast labāk savas emocijas un spēt pieņemt to dienu, pieņemt to un pārvērst atkal labā un īpašā sev un citiem.